Vēl nebijis notikums aizvadītajā nedēļas nogalē norisinājās Kocānu novada Vaidavā, kur ļoti lielā skaitā bija sabraukuši dažāda vecuma sportiska dzīvesveida piekritēji no teju vai visas Latvijas. Pulcēšanās iemesls – piedzīvojuma sacensības Vaidavas Rogainings. Rogainings ir apvidus orientēšanās komandu sporta veids, kas atšķirībā no klasiskās orientēšanās sacensībām ir daudz neparedzamākas, līdz ar to arī sarežģītākas un pārbaudījumiem bagātākas. Šodien mēs arī varam skriet pa elektrolīniju, vai ne? Mums ir 6 stundas, mēs varam arī kaut ko izdarīt. Atkarībā kā tā elektrolīnija. Pirms sacensību starta dalībnieki jau aptuveni stundu iepriekš ir saņēmuši kartes, lai izplānotu savām fiziskajām spējām atbilstošāko maršrutu. Rogaininga galvenais uzdevums – savākt pēc iespējas vairāk punktu, apmeklējot kartē norādītos kontrolpunktus. To vērtība noteikta atkarībā no to sarežģītības pakāpes, cik viegli pieejami, cik tālu atrodas un citiem faktoriem. Mēs esam iesācēji un tāpēc mēs būtībā plānojam tā, kur mēs varēsim viegli piekļūt. Un mēs apmēram skatāmies, cik daudz mēs kilometrus varam stundā pagūt, veikt. Un, jā, mums ir rezerves varianti, ko mēs varam īsāk nogriezt, ko mēs varam varbūt bišķi vairāk paņemt. Un kaut kā tā mēs plānojam. Kaut kā likās interesants pasākums, meitenes mani uzaicināja komandā. Un es piekrītu, man likās, ka vajag arī kādu citu pieredzi, kā tikai orientēšanās. Tā. Mēs esam atzīmējuši punktus, kam ir vislielākie punkti. Tas ir pirmām kārtām. Un tad mēs skatāmies, kur vieglāk tikt klāt, kur ir kaut kādi ceļi, pa kuriem tad vieglāk var tikt. Un tad mēs esam nosprauduši, ar kādā ātrumā mēs iesim un cik tad mēs kilometrus gribam noiet. Tad tas diedziņš, ko mēs iznākam, ir tik garš. Un tad mēs apmēram saplānojam dažādas variantus un saskaitam punktus. Kā norāda Rogaininga organizatori, dalībniekiem ir jābūt gataviem uz visu. Lai nokļūt līdz vienam vai otram kontrolpunktam, ceļā var būt gan purvainas vietas, gan grāvji. Ir jālien cauri meža brikšņiem un jāšķērso vēl daudz citi šķēršļi. Tāpēc arī tās tiek dēvētas par piedzīvojumu sacensībām, jo izsniegtajā kartē, atšķirībā no klasiskās orientēšanās, gaidāmie sarežģījumi nav tik smalki atšifrēti. Turklāt šajās sacensībās kā vienīgie palīga līdzekļi var būt tikai kompas un kāds mēra instruments, lai kartē noteiktu mērogu. Jaunākās tehnoloģijas izmantot nedrīkst. Orientēšanās karte parasti ir detalizētāka un tur ir parādīta katra bedra un katra, suņu taka un katrs skudrupūznis un katra sakne lielāka. Šeit tikai ļoti ģenerāli. Tātad ir parādīts, kur ir lielākie ceļi, lielākās takas, kur ir mežs, kur ir izcirtums, klājums. Tas ir viss. Tātad, ja mēs nezinām, kas tajā mežā ir, orientēšanās kartē to uzrāda, vai viņš ir caurējams vai nav caurējams, šeit tas netiek parādīts. Tātad sagaidīt var visu ko. Vaidavas Rogaininga kontrolpunkti bija izvietoti Kocānu un Pārgaujas novadu teritorijā, un ņemot vērā savu fizisko sagatavotību, dalībnieki varēja izvēlēties savu izplānoto maršrutu veikt iekļaujoties 6 vai 12 stundās. Lai gan tas jau šķiet daudz, te uzreiz jāpiebilst, ka ir sacensības ar vēl lielāku laika limitu, un tas ir tradicionālais Rogaininga čempionāts, kas ilgst 24 stundu garumā. Kā stāsta jau pieredzējuši Rogaininga dalībnieki, plānošana šajās sacensībās ir ļoti svarīga, un pirms došanās trasē noteikti ir jābūt izstrādātiem jau rezerves variantiem. Tieši tā iemesla dēļ, ka nevar zināt, kādi šķēršļi priekšā sagaidīs. Purvs var visāds būt, kartē ir iezīmēts šāds, vai ne, jābrien līdz ceļiem varbūt pa ūdeni. Arī tā ir gadījies. Vai atkal pagājušo gadu pie Strīķa pēc naktī pienācām, tumsā, ne jau naktī, ne. Domājām, viegli tiksim pāri, līdz jostas vietai negribās brist iekšā, ja vēl tāda lietainā laikā un augsti ir. Visgrūtāk jau ir naktī. Naktī var sajaukt, paiet meža celiņam vai stidziņai garām, pāriet pāri, nemanīt. Tas vistrākāk. Un arī, ja uznāk lietus un ir augsts laiks, kā pagājušā rudena cēsīs. Tad bija smagi. Jāpiemina, ka Vaidavas Rogaininga sacensībās vēlāk trasē devās arī dalībnieki ar kalnu velosipēdiem. Sacensību rezultāti pieejami internetā mājaslapā www.rogaining.lv.